Kāpēc liela daļa uzņēmumu cīnās, lai sasniegtu pirmos 100, 200, 500 tūkstošus vai miljonu apgrozījumā? Tātad pirms mēs ejam tālāk, mani sauc Augusts no Euromarketing komandas, un šodien es stāstīšu konkrēti par to, kā paaugstināt sava uzņēmuma peļņu ar pareizu pieeju marketingam. Tātad faktiski kā panākt to, ka tavam uzņēmumam peļņa līknes tur, teiksim, gadā, ceturksnī, mēnesī izskatās šādi, pateicoties marketingam, nevis šādi. Tātad schēma ir principā pavisam vienkārši pilnīgi visiem uzņēmumiem, pilnīgi visās industrijās. Tas, kas tev faktiski ir jāizdara, solis numur 1, liekam, ir izveidot tātad respektīvi socials, kas ir tur faktiski Instagrams, YouTube, TikTok konts un noteikti arī Facebooks, vai ne? Tad liekam socials, šis ir viena lieta, kas tev ir jāizveido. Nākamā lieta, socialos tu faktiski izvelc ārā savu telefonu, sāc filmēt un izveido respektīvi rīlus kaut vai vienādus pilnīgi visām šīm platformām. Un pastāsti nedaudz varbūt vairāk par savējo industriju detaļās. Nākamā lieta, teiksim, tev jau ir atvēlēts kaut kāds tur budžets, jums jau ir marketinga kaut kādi resursi minimāli kompānijai. Tie var nebūt 1000, tie var tur nebūt tie 10, ko tērē varbūt kādas masīvās kompānijas. Tad, respektīvi, tā ir viena reklāmu kampaņa, kuru uzreiz rodas jautājums, kādā veidā tu vispār dabūni normālu reklāmu bez patērētiem resursiem. Un ir ļoti daudz veidi, kā to mūsdienās panākt. Viens ideāls rīks ir Canva, kuru noteikti arī daudzi jau ir pazīstami. Tu vari ieiet faktiski šajā aplikācijā, ir ļoti daudz brīvi aseti, kurus tu vari izmantot. Tu paņem vienu attiecīgās savas industrijas asetu, kuru tu pēc tam vari izmantot ar nelielu rediģēšanu, pārrediģēt tekstu, ievieto savu foto, attiecīgi kompānijas, un viss tā ir tagad tavējā maksas kampaņa, to ir uzbūvējuši profesionāļi un atļāvuši tev par brīvu izmantot. Tātad, respektīvi, ja viss šis te saturs rezultē šajā, tad kāpēc vispār tērēt kādam naudu, darboties ar marketinga aģentūrām kā mūsu, kuras prasa tur uzreiz 1000, 2000 vai 3000? Jo bāze ir pavisam vienkārši. Tu automātiski ģenerē savam uzņēmumam uzreiz skatījumus, un skatījuma automātiski ir, tas ir faktiski tas pats engagements, kas rezultē tajā, ka tu sasniedz ne tikai savus klientus, tu uzreiz raisi savējā uzņēmuma šo te zināmību, bet problēma ar šo ir sekojoša. Kā tu vēlies, lai tevi atpazīst? Uzskaitīsim šī te marketinga biznesa modeļa faktiski visu negatīvo šajā pusē. Numur 1. Šāda satura izveide degradē uzņēmuma iespaidu tavam potenciālajam klientam sociālajos tīklos, kas ir tā vienīgā vieta, kur tu reāli šobrīd mūsdienās vari kādu sasniegt. Protams, tu vari izvietot afišas vai billboardus, kas vienkārši neatmaksājas vairāk. Tad, respektīvi, cieš kas? Numur 1. Tavējais brandings. Ja cieši tavējās kompānijas brandings, jeb viņš vispār ir neeksistējošs, tevi vienkārši beidz klienti uztvert nopietni. Tas rezultē uzreiz automātiskā lejupslīdē jau šeit. Nākamais ir satura šī te variācija, kāda tiek ievietota. Ideāls piemērs. Vai es gaidu, ka šis būs šāda paša veida saturs, ko es šobrīd veidoju, kas ienesīs 1000, 2, 10 000 skatījumus Instagramā, YouTube vai Facebookā? Loģiski nē. Šis saturs ir tīri veidots, tāpēc, ka tas ir numur 1 noderīgs. Noderīgi, tā teiksim, satura izveide. Tas ir konkrēti tavai auditorijai specifiski. Tad šī ir viena lieta, ko automātiski arī klienti nedabūs. Tad tas, ko tu postosi, būs ātrs musars, rupi sakot, jo nekas pa saturu nav nozīmīgs. Varbūt dažās vietās tiks atspoguļot, varbūt tur pieņemsim, tu esi autodīlers, kāda smuka automašīna, varbūt jūs jaunās pieejamās preces, kas nosacītos gadījumos ir noderīgi, bet tu nekādu šo te atgriezenisko saiti ar savu uzņēmumu nepiedāvā klientam, kas automātiski uzreiz rosina tajā, ka tev cieš kompānija un pārdošana. Un trešā, es pat gribētu teikt pati sliktākā no lietām, ir konkrēti tas, ka nereti šādos gadījumos, kur šīs reklāmas tiek paša uzņēmuma veidotas,
ir vai nu neoptimizētas, tāpēc, ka uz viņām netiek veikta nekāda veida analīze. Šie materiāli nereti copywritinga trūkuma dēļ ir ļoti, ļoti pavirši izveidoti ar teksta ziņā un stilistiski izskatās tā kā tāds hauss uz telefona ekrāna, kas tiešā veidā tev liek ciest tavam naudas makam situācijā, ka tu izmet 20, 30, 40, 100, 200, 300, 1000, 2000 eiro uz reklāmu kampaņām, kuras ienes rezultātus 2, 3, 4, ja ne 10 reizes mazākus nekā tās reāli varētu ienest. Tas ir faktiski, mēs pie negatīviem varam marķēt tās pašas reklāmas vēlreiz. Tad šis ir faktiski šis modelis. Bet pieskaroties tagad pie modeļa, kur parasti skatās jau lielākas kompānijas, kāpēc vispār reklāmu mārketinga aģentūra, pieņemsim, kā kaut vai mūsu euro. Tad automātiski pirmā lieta, kas uzreiz ir ievērojama, mainās no pilnīgas telefona kvalitātes uz profesionālu inventāru. Automātiski. Tātad viss saturs, kuru veidojam personīgi mēs, kāpēc klienti arī izvēlas strādāt ar mums, ir šī te viena iemesla pēc. Es varu marķēt to, kā teiksim, vienu no bonusiem ir profesionāls inventārs. Sekojošā lieta. Visi mūsu komandas eksperti, sākot no grafiskajiem dizaineriem, reklāmu izpildītājiem, līdz video montētājiem, skriptētājiem, satura analītiķiem, visi ir certificēti eksperti komandas ietvaros, kas nozīmē, ka šis te saturs nekad mūžā netiks izlaists cauri viduvējs. Tātad mēs marķējam sekojošo kā eksperti industrijā, kas automātiski tev atvieglo darbu, darīt šo tādos pašos darba augstumos, un faktiski, ja tu darbojies viens, tas ir vienkārši neiespējami. Tad šīs te abas lietas pārliecināsies jau, ka tavējais publicētais saturs gan sociālajos mēdījos, gan pārraidītās reklāmas, visas ir unikālas, atbilst konkrēti tavai firmai, atbilst saturs pilnīgi visām platformām, tā, lai sasniegtu konkrēti šo te klientu, kā to varbūt neizdarīja mūsu otrs variants. Bet es teiktu pati numur 1 svarīgākā lieta, kas ir konkrēti laika ietaupījums uz tūlīt. Laika ietaupījums. Kāpēc es minu šo? Reāli tas prasa izpildē uz vienu partneri apmēram 400-500 stundas mēnesī izdalot mūsu komandas ietvaros. Tas ir 90 cilvēki. Un faktiski, jā, šī laika trūkuma viena dēļ, tas jau ir absolūti vērts, jo in-housā parēķinam kaut vai. Paņemot tur kaut vai 4 ekspertus tikai. Tas 4 eksperti paņemam, ka viņiem vidējais atalgojums būtu tur 1000 kaut vai 200. Un tas ir ar visu PVN, visu pārējo, ka tev tas izmaksā viens cilvēks 1200 eiro. 4 reizināt 1200, cik tas sanāk? Tas sanāk 4,8 tūkstoši. Tad, respektīvi, šeit izmaksas tev ir 4800 par darbu, kurš noteikti būtu paveikts sliktāk, nekā to darītu, pieņemsim, mūsu aģentūra ar uzreiz 8 līdz 9 cilvēkiem. Nu tā, tas ir 4800 in-housā saturs, kas tiek veidots aktīvi, lai mēģinātu imitēt šo kvalitāti. Mūsu gadījumā tas ir, respektīvi par 500 stundu darbu marķējam. Tā. Un tad ir otrs alternatīvs. Esam mēs par šo pašu 500 stundu darbu. Mēs palūksim tikai vidēji, bez reklāmu budžetiem, bez nekā. Tas ir 1800 eiro. Un tā ir viena cietā summa, kura paliek klientam visu laiku, ja nav kaut kādi drastiskie papildus izdevumi, tur superprofesionāla reklāma vai arī tur palaist teiksim, uz billboardiem reklāmas, tādā garā. Summa ir šāda. Vienkārša matemātika. 500 stundas, 1800 izdalota 500 stundām, tas nozīmē, ka vidējais atalgojums stundu darbā ir 3,6 eiro pa stundu. Šajā gadījumā es negribu tagad iedziļināties rēķināt, tas varētu noteikti iznākt krietni vairāk. Bet ir trešais alternatīvs. Tu varbūt neņem 4 cilvēkus, tu paņem vienu freelanceru, kuram tu maksā to 1200 eiro summu, varbūt viņš uzpras 500. Pirmām kārtām ir kas? Šim te cilvēkam noteikti ir vairāki klienti jau tādi, un viņam nav 500 stundas, pat vidēji viņš neieguldīs tik daudz. Un ekspertīze nav vienkārši fiziski iespējama uz 100%. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15 pat industrijās, lai paveiktu to tādā līmenī, kā to paveic kāda komanda deliģēta, ar kuru tu komunicē ikdienā. Tad secinājums ir faktiski kāds. Šajā alternatīvā tas ir dārgāk, tas ir vairāk darba stundas, zemāka kvalitāte. Šajā alternatīvā tas ir respektīvi, tas ir ietaupījums automātisks. Par pilnīgi pilnas šīs faktiski reklāmas izgataves, visu sociālo tīklu menedžēšanu, storiju izpaustošanu ikdienu, pilnīgi visu. Tas ir numur 1 ietaupījums, un numur 2, es marķētu gan pie stundām šo, tā ir kvalitāte. Jo pilnīgi katram komandas dalībniekam ir pieredze gadiem gara. Tad secinājums ir kāds. Šis alternatīvs ir loģisks. Situācijā, es teiktu, ja tev tīrā peļņa pārsniedz uzņēmumam 10 000 eiro, tas ir pēc izmaksām, pēc visa. Šādā gadījumā tas ir jau drastiski, ir jāķerās pie lietas un jāsazinās ar kādu, kurš aktīvi tavējo kompāniju var atspoguļot tā, kā tas ir nepieciešams. Pretējā gadījumā, ja peļņa tīrā ir zem 10 000, es teiktu sekojoši, nav nepieciešama varbūt vēl gluži marketinga aģentūra, bet tas ir noteikti kaut kas tāds, kas ir jāizvērtē pilnīgi katram uzņēmējam.